un piedāvājam pēdējo regulārās sezonas Aldara topu. 5. vietā nonākam supermačā Valmierā, kur vietējais Valmiera Ordo uzņem basketbola klubu Ventspils. Cīņa par 1. vietu regulārās sezonas kopvērtējumā. Laksa aizmet garām pustālo metienu. Atlikušo bumbu savāc Artis Ate lieliski ievada ātro pretuzbrukumu. Un Latvijas izlases aizsargs Žanis Peiners ātrajā pretuzbrukumā atsporoties no nērtās labās kājas triec bumbu grozā no augšas. Ventspilī labs sākums 10-5, bet beigās uzvar Valmiera visā spēlē un arī regulārajā sezonā. 4. vietā nonākam Liepājā. Regulārās sezonas pēdējā spēle pie liepājniekiem viesojās Jelgava. Šuļauskas dod piespēli ārā partneriem, bet acīgs aizsardzībā ir Deivids Edvards Higgs. Pārtvērta bumba un ātrajā pretuzbrukumā tikai 1,85 m garais Higgs pārliecinoši triec bumbu grozā no augšas. 3. vietā atkal nonākam supermačā Valmierā. Valmieras pick and roll sadarbība Aigars Čēle un Dāvis Rozītis. Lieliska piespēle un Rozītis ar autoritāti triec bumbu grozā no augšas pāri Alanam Viginsam, kā Stoktons ar Melonu savulaik Aigars Čēle un Dāvis Rozītis. Tik pārliecinošs danks, ka pat Roberts Štelmachers saka, šie 2 punkti ir jāskaita. 2. vietā nonākam Jēkabpilī. Mainiekiem pēdējā izdzīvošanas spēle par tikšanu playoffos. Baroniem ātrais pretuzbrukums un Kristaps Dārgais, Latvijas danku karalis, triec bumbu grozā no augšas pāri Pāvelam Veselovam. Dārgajam lielisks danks, Veselovs un Jēkabpilieši var doties makšķerē. Un regulārās sezonas pēdējā Aldara topa 1. vietā atkal nonākam supermačā Valmierā. 3. ceturdaļā atvērās mainieku snaiperi. Vispirms Jānis Kaufmanis pāri Žaņa Peinera rokām realizē traku tālmetienu. Skatāties, Žans Peiners ir klāt, pacēls rokas gaisā, bet Jānim Kaufmanim tas nav šķērslis. Un pēc tam 3. ceturdaļas beigās Klemens Mičels diriģēja Valmieras uzbrukumu. 4. laiks iet uz beigām, vairs nav kur likt bumbu, Mičels palaiž putiņu grozu virzienā un tas atrod līkstiņu. Klemens Mičels. Lieliska atriebības spēle viņam Ventspilī, tā bija Valmieras diena, Valmieras regulārā sezona. Vai būs arī Valmieras gads, to uzzināsim pēc aptuveni mēneša.